būs apbalvošana un, protams, es domāju, ka visi skatītāji būs tādi korekti un baigi forši un atsaucīgi pret saviem iezīmītiem sportistiem un uzreiz pēc skēles neskaties prom un paplaudēs un arī skaidrs ovācijas radīs apbalvošanas ceremonijas laikā. Reku, te jau ir cita muša. Mēs varbūt varam atkal tos palikņus, uz kā jūs sēžat visu izvilkt ārā un parādīt arī šai mušai. Mums viņi ir! Hei! Visi izvelk ārā zilos paliknešus un pamājām mušai. Iedomājieties, ka jūs kaut kur varbūt arī atradīsiet šo video un pēc tam meklēsiet sevi un, kas zina, varbūt arī dažkārt pabeidzās pat atrast, vai ne? Tā. Nu, un pirms noskaidrot, kurš tad kļūs par šī turnīra uzvarētāju, vai esat gatavi vienam lielam vilnim? Atbildes nav, bet es tā pieļauju iespēju, ka tūlīt būs tā atbilde. Vai esat gatavi vienam lielam vilnim? Jā! Labi, tūlīt to mēs arī redzēsim. Viņa aizsācējs tā ir nomainījis cilvēks, viens plikais te sēdēja puisis, kurš bija baigi foršais viņa aizsācējs. Mēs varētu tagad sākt ar. Šeit pie manas tuvākajā tribīnē, pa vidu, vidējā rindā, tur kaut kur pa valšu vidu sēž viens puisis tumšā jakā, melnās brillēs, blakus viņam gaišā krēklā sēž Džeks ar keponu, kuram ir bordo širmītis un zila cepure. Jūs, viņa aizsācēji! Sarunāts? Viņa aizsācēji, ja? Es teikšu 3-4 un aiziet, sarunāts? Tā, uzmanību, visi gatavi vilnīgi skatāmies no tuvākās tribīnas sākās. Un 3-4, aiziet! Aiziet pāri lielā tribīne, pievienojamies visi pilnīgi. Un gala tribīne un vilnis nāk atpakaļ uz šo pusi. Neapstājas vilnis, iet tālāk! Aiziet! Lielā tribīne. Gala tribīne. Jo ziniet, ka tūlīt jau pēdējā finālā un vēlreiz! Jo kad tad nākošais taisīsiet vilni? Ja nu vienīgais nākamajā nedēļā. Aiziet, lielā tribīne! Gala tribīne! Skatieties, jūs taču filmē! Tā kārtīgi to visu! Un vēl vienu pēdējo reizi! Aiziet! Un... Tā gala tribīne! Jā! Un atnāk vilns līdz šejienei. Super! Jūs esat palači, aplausi paši sev! Ladies and gentlemen, European Championship Jurmala Masters, the very final game is here in a few moments. It's going to start on the central court. Absolute full attendance of spectators, beautiful for this wonderful weather, and of course for the most important game of this tournament, France against Italy. Matteo and Paolo Ingrosso presenting Italy, and Yusuf Krul and Edouard Rollandson presenting France will be competing in this final. The game will be held till two-set win, 21 points in each set. If needed, the third set gonna last till 15 points, 2 points separate if needed in each set. Dāmas un kungi, fināls pavisam tuvu komandas iesildās. Itālija pret Franciju. Daži mirkļi un šī spēle varēs sākties. Jums bez šaubām būs jāizvēlas favorīts. Latvija izcīnījusi 3. vietu šajā turnīrā. Iepriekšējā spēlē ļoti spēcīgi uznākot uz laukuma un principā 2 setos pārliecinoši uzvarot Polijas duetu.
Bet tagad būs jāizvēlas favorīts, kurš patiks jums labāk? Vai nu itāļi, vai nu francūzi? Laukums tiek sagatavots, jo tas ir ļoti būtiski, lai uz finālu viss ir pilnīgi kārtībā. Laukuma līnija tiesneši un līdzinātāji to savērt kārtībā. Un šobrīd aicināsim Karsē meitenes doties laukumā, lai arī viņas var iekurināt jūs uz kārtīgu finālu. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, kurinam, līdzīgam izguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, kurinam, līdzīgam izguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, kurinam, kurinam, līdzīgam izguļam. Paldies, paldies, paldies un aplausi Karsē meitenēm! Un esam gatavi sagaidīt arī šīs spēles tiesnešus. Referees, pirmais tiesnesis Anton Pefts, Slovenijā. Un spēles otrais tiesnesis Egils Tišanovs, Latvijā. And now, get ready for the players as they come to the courts. Team France. Ar pirmo numuru Youssef Krug. Un viņa pārnieks Eduard Ronson. Un sagaidām arī itāļus. Itālijas komandā ar pirmo numuru Matteo Ingrosso. Un otro numuru Paolo Ingrosso. Team Italy. Let us start the golden match. Italy against France. And the first point of this game goes to Italy. Jā, tiesas rāns, ka ir pieskāries. Tomēr Paolo. Nu jā, tā tas ir. Smalkiem pikstiem var būt tomēr, bet lai gan arī jūs skatītājs pārliecināts, ka laikam tomēr nē, vieciet. Bumbiņu padomē lūdzu noiet no rezultātos. Un tā secinātums ir mainīgām segmentu katrai komandai. Šobrīd ar 1 punktu vadību
Francija, bet Itālijas cīņas servi un varēs servēt pie 2-3. And it's even. It's 3-3 in the first set. Golden match of Euro Masters, Italy against France. Bobin padomē pie rezultātu, lūdzu nestājiet priekšā. Blocks to Eastfield, and it's Itālijas pirmais numurs Matteo Grosso. Skaisti bloku rolēt, tur pat tajā un rezultāts kļūst 5-3. Labs uzbrukums un precīzs ir Josefs Kuru. Jāsvētīgi labam komandām un veiksmīgāki ir Itāļi. Action in both teams, but the point goes to Italy, 6-4. Un vēl viens punkts palielina pārsvaru Itālijas 7-4. France receiving next serve. And a good serve from Italians. Matteo Grosso. It's 8-4. Italy leads France. And another serve from Italy is there where it's needed. And just improved enough, Henley. Up in a break for France to get their emotions back. Turpinot pārtraukums Francijai, jo, kā redzam, divām servēm pēc kārtas netika galā francūži. Un labs pārsvars izdevies Itālijai pašā sākumā, 9-4. Nu kā jums patīk, dāmas un kungi? Kur komanda labāk patīk? Itālija? Vai labāk patīk tomēr Francija? Pludmales volejbols patīk? Izskatās, kā divas komandas vienādi atbalstam. Ļoti labi! Sagaidām laukumā Franciju! Un sagaidām laukumā Itāliju! Italy on the serve, it's 9-4. It's out, and the point goes to France. For this.
Italy gets the next point and it's 10th in this set. 10-5 first set. Golden match. Europe Championship. Uzliek blociņu, bet tomēr bumba izlido augstām. Mateo Ingrosso līdz ar to punkts. Šodien. Labs spēcīgs uzbrukums Itālijai, vēl vienu punktu pārsvars. Italy goes to 11 points. And lead over France 11-6. Pīrs augsts un jā, šoreiz punkts loģiski atkal jau Itālijai. Italy leading 12-6%. Un labs spēcīgs uzbrukums Rolsonam padodas Francijas izpildījumā. Tā viņš pietuvojās ar 7-12. Ar skaistu maisitienu, maigi, viegli un precīzi. Itāļi gūst 13 punktu. Ingrosso brothers leading France 13-7. Paolo Ingrosso. Nu, kaut kur, kā saka, savremsējās, ierokās smiltīs viens no Itālijas komandas brāļiem Paolo Ingrosso. Nu, jā, uz tādu rezultātu. Arī pārtraukums, būs iespēja atpūsties. Mazliet kaut kas tur kājies saraucējums, ka nekas nopietns Itāļiem. Un varēsim redzēt tikpat augstās plūmās volejbolu arī turpinājumā. So after this game, of course, we'll have the awarding ceremony. So please don't go away straight after the last point of the game, as you have to cheer up for the teams and the organizers for the awarding ceremony. So please stay after this game. Pēc filmas palikiet vēl drusku un noteikti arī varēsiet vēlreiz aplaudēt visiem, kas godā būs vietas izcīnījuši, jo būs apbalvošanas ceremonija uzreiz pēc šīs spēles. And now let's greet the teams as they come back. Team France and Team Italy. Aha, šoreiz otrā viesspēlē ir bijis kļūda, brādam Slovenijas tiesneša Šafāns Pēks un punkts Francijai. Great defense from Italy, but still France managed to get this point. Only -3 left for them. 10-13. Rolson. So. Precīzi pa līniju iekšā. Italy to serve first set, 14-10.
Nu, pēc šī vārta tomēr nepaspēja Mateo pacelt bumbu vēlreiz augšā, un punkts jādod Francijai pēc spēcīgajām sitieniem. Viņi to iegūst, un Krūp dod savē. Un labāk virsīku nospēlē Itālijā, Paula Ingrosso, gūstot kārtējo punktu. Itālijai vadība joprojām nostiprināta 15-11. France gets a beautiful point, 12-15. Paolo Ingrosso for Italy and 16-12. Atgādīgi, ka spēle līdz 2 setu uzvarai, līdz 21 punktām. Un Francijai vēl viens punkts 13-16. Kuru komandu jums līdz šim patīk labāk? Itālija vai Francija? Un Itāļi sadzird līdzjutēju sauciens, uzmundrina viens otru brāļi. Paolo un Mateo, Paolo arī gods servēt. Viņiem vadība 17-13. Matteo Ingrosso, 18-13, followed off the serve. Un atkal virsīko veiksmīgāki ir Itāļi. 19 punkts viņiem jau pirmajā setā. It's very close to the end of the first set as we speak. 19-13. And Matteo gets the point, what we needed. And now everybody please get up for set point, Italy. Lūdzu, piedalieties uz set point Itālijā. The first set point is played back by France. France gets the 14 points. And the next set ball will be played for Italy. France to serve. Really nice play from France and 15-20. Teams have to switch sides. And we can play the song where we switch sides. Whoa! Whoa! Bravo, spesso! Bravo, spesso! And the set is over by the referee.
1-0. 1-0 šobrīd zelta mačā, fināla mačā šeit, un nākamais jau tūlīt pat sekot. Un skatītāji atkal uztaisām vienu maziņu flashmobu. Šobrīd kaut kur tūlīt parādīsies Muša ar kameru, un viņai kaut kur te ir jābūt, es nezinu. Un visi izvelkam ārā savus zilos spilventiņus, kas jums ir zem pašas mīkstākās vietas, un pamājām. Nu, Muša gan neredz, bet nu viss saprāts, ka viņai ir jābūt. Nu jā, arī Mušas nav, bet vismaz gatavībā ķeriet savus zilos borda paliknīšus un nākamajā pozē uztaisīsim, labi? Jā, viennozīmīgi, es ir gatavs. And now, please greet the teams back, Italy, France. So, France gets the first point in the second set, 1-0. Skatītāji, atcerieties, ka ar šo spēli vēl šis turnīrs nebeidzas. Šī turnīra noslēgums būs apbalvošanas ceremonija. Tātad lūdzu palieciet vēl pēc spēles uz apbalvošanas ceremoniju. And Krill gets the point for France. It's 2-1 France leading second set. The very start of it. And Krill to serve. Jo, īkā tā laikam mazliet pa augstu tālu cēlā Braun. Un Mateo izsit augā šo bombu 3-1. Francija vadībā. What a serve from France! Fantastic strong serve from Krill with wrist, and this pays off. 4-1. Un arī pusfināls pārtraukums šobrīd ir Itālijas komandai, un Muša ir atgriezusies. Atcerieties par flashmob akciju. Nu, ja Muša ir atgriezusies, tad šobrīd dabūjām drosmīgs no sēžamās, kas ir zem jūs un diveniem. Pamājām viņai. Muša ir kaut kur virs meža. Jā, Muša ir šobrīd mājām. Visi izvēlkam arī lielajā tribīnē. Mūdīgi. Reku Muša ir virs jums mājām. Mušai ar ziliem sēžamai. Oi, forši. Domāju, tas ir forši. Un lielā tribīna vēlreiz. Pamājām. Jūs jau nolikat atpakaļ. Redz, kāds foršs pavītrošana iznāk to. Go, fināls. Jūs filmē arī gala tribīna mums ir tuvākā. Skaistas izspēles abu komandu izspēlījumā, bet maz kļūda un Francija ir piestādot šo punktu Itāļiem. So, Italy will serve on 2-4 second sets. Matteo Ingrosso. Vēl patīk šis sets sākums. Itālija labāk patīk. Ja Francija.
Mani aizdomskais vienkārši gribētu redzēt arī trešo sēdu šajā cīņā. Labi, Itāļi šobrīd iedzinējos. France and Crew gets his point. And France still leading the way. Second set. 6-3. And Italy gets the point, followed Grosso. And it's Rollinson who gets the point. Whoop, 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 whoop. And a nice attack from Italy. Italy still chasing France in the sets. 5-7. That's it. Itāļi piedalījās jau līdz vienpusē starpībai. 6-7. Matālija Grosso servēs. Precīzi uzdot Crew. Un Francijai atkal 2 punktu pārsvars. Switch sides. Būs šo mainījām un mēs varam nebraukt augšām pa labi, pa kreisi. Viss līdzdarbojamies. Pa labi, pa kreisi. Pa labi, pa kreisi. France to serve. 8-6. And it's even 8-8. Rezultāts ir izlīdzinās 8-8. France and Rollinson gets the point and really forces his team to go forward. 9-8. And Paolo and Matteo Grosso get this point. 9-9. As we remember, the first set was won by Italy. France receive right now.
Oh, what a nice and precise shot from Crew. Can't touch this. France and Yusuf Crew to Can't serve. touch this. Following Russell. 10-10. Atkal neizvērtījumi nešķirts rezultāts. 10-10. Fantastische spel van Rotterdam. Fantastic game from both teams. Un tehniskajā pārtraukumā ejot. Francijai 1 punktu vadība. 11-10. Skatītāji vēlreiz gribu ļoti nopietnu atgādinājumu izteikt. Lūdzu, ņemiet vērā. Pēc šīs spēles būs apbalvošanas ceremonija un nemaz nemēģiniet aiziet no tribīnēm uzreiz prom, kad spēle beigsies, jo izrādīsim cieņu un, protams, aplaudēsim spēlētājiem, kad tikāms uz goda piedestālu. Tas tiks nometnēts ļoti ātri un vēl pēdējo reizi vajadzēs aplaudēt. Tā kā nekur nemūkiet prom, apbalvošanas ceremonija uzreiz pēc spēles. And now, the players are returning to the court. Let's greet Team Italy and Team France. Blokā nospēlē francūži Yusuf Crew parādām. Kā tas tika uzlikts? Jā, tieši tā. Mind block. Gandrīz vēl vienreiz izdodas Francijai, tomēr no šī bloka bumba autām un bumba Itālijai. Aizraujot otrais sets, turpinās punkts punktām. Itālija servē. Ooh, what a shot from Crew. Precise. 14-12. 14-12. France to serve. Second set leading Italy. Two times Crew caught the Italians in the block, but still they managed to get the ball on the other side of the net and get the 13 points. Oh,
Un laukums rādām līniju tiesnes un, protams, apstiprinām arī Antons Pēc, spēles galvenais tiesnes. Līdz ar to vēl viens punktiņš šobrīd Francijai un 15-13. Italy to score another point. Just another great saint. I'll be the one you run to when you need. And Italy are stronger in this very moment, so they get another 15 points. And it's even again, 15-15. 15-15 atkal ir izlīdzināts rezultāts spēles otrajā setā. Itāļi ir arī šobrīd uz sevis līniju. Un nosilkt otrā piespēle, kas nav bijusi tīra. Mistake in the second fraction of the game. Ball for France. And we have a technical break. 15-16 or 16-15. Italy leading the second set. The first set was won by Italy as well. The game continues to two-set win. And if needed, the third set will last till 15 points. In each set, 2 points separate if needed. Un sagaidām Francijas komandu! Un sagaidām Itālijas komandu! Blokā nospēlē Neviensičko Mateo Ingrosso. Aiziet Itālijas servē. 25. Vēl viens fantastisks bloks no Mateo Ingrosso. Un 18. punkts izraujas vadībā seta galotnē Itālijā. Un Francijai jādara visu, lai palikt spēlē. And France plays this well. They get the 16 points. Yusuf Crew will serve 16-18, the final match. And the point goes to Italy. Still France will still touch the game, the ball. And we switch sides. On point in Uzdēnpilsī, rokas augšā, Uzdēnpilsī. Nu šobrīd ir ļoti izšķirīgs brīdis. Itālijai 19. Un jā, pieskāries ir Čiklam, Itālijas spēlētājs Mateo Ingrosso. Būmu pāriet francūžiem, viņiem ir vēl iespēja, protams, pastāv 17-19. Nu tagad gan visi ceļamies kājās, dāmas un kungi. Match point for Italy. Brothers Ingrosso serve for the final.
tiks uzlikts podesti un varēsim tā kārtīgi vēl aplaudēt par savējiem un, protams, arī Itāliju un Franciju un, kā saka, ar pilnu godu viņiem piešķirt medaļas un pārējās balvas, kas ir izcīnītas šajā Eiropas čempionāta posmā Jūrmala Masters. Vai skatītāji būs gatavi skaļi uzgavilēt čempioniem? Vai patika jums šajā dienā spēles? No tā palīdz, jā, gribējās jau, protams, lai mūsēm varbūt drusciņi augstāk pakāpjās, bet jūs zināt, veiksmē ir liela nozīme visnotaļ. Nu, ko tātad burtiski dažas minūtes, un apbalvošanas ceremonija sāksies arī šajā pludmales stadionā, kur redzēsim labākos, spēcīgākos, stiprākos, veiksmīgākos pludmales volejbolistus. Un noteikti arī atgādināšu, ka arī nākamajā nedēļā, patiesībā pludmales volejbols sāk šeit Jūrmalā nebeidzas, arī nākamajā nedēļā viss turpinās, gan mazliet varbūt mazākā mērogā, bet sāk startēt Latvijas pludmales volejbola čempionāts. Un pirmais posms tātad notiks arī tieši šeit, Jūrmalā. Pievaldīšu tikai to, ka diezgan intriģējuši būs noteikti sacensība, jo šajā gadā ir pieteikušas veselas 39 vīriešu komandas un 15 sieviešu komandas. Tā kā spēles būs ļoti daudz interesants un es domāju arī pietiekami spēcīgs, jo šajā spēlēs piedalīsies arī volejbolisti, kurus esam redzējuši laukumā šajās dažās dienās Jūrmala Masters turnīra ietvaros. Vēl ir iespēja pamāst arī tai